Labdien, 4. modeļa 2. tēmā, kura ir finanšu vadība. Šajā nodarbībā apskatīsim 3 galvenās tēmas – finanšu uzskaits kārtošana, sociālais uzņēmums un tā budžets un šī budžeta veidošana. Un tā pirmā tēma – finanšu uzskaits kārtošana. Un tā, kāpēc vispār nepieciešama finanšu uzskaits kārtošana? Un proti tam ir daudzi svarīgi iemesli, kārtība pati par sevi, protams, jau liecina par uzņēmumu disciplīnu, bet finanšu uzskaites kārtīgai vešanai ir šādi iemesli, kurus vēlamies arī uzsvērt. Proti, galu galā tas var palīdzēt ietaupīt naudu, ja neizmest to lieki, izdot to gudri. Uzskaites glabāšana ir ļoti svarīga auditu laikā, zināt precīzi, kur, kas, par ko, cik. Tāpat finanšu uzskaits kārtošana var palīdzēt veikt šo uzskaiti, tai skaitā paredzēt un attiecīgi veikt pasākums, lai izvairītos no riskiem un iespējamām finanšu grūtībām. Un tāpat kā 4. iemeslu minam, ka var, līdzīgi kā lai izvairītos no riskiem, var arī prognozēt un paredzēt uzņēmuma finanšu labāku pārskatāmību, lai šī finanšu vadība tieši nestu labākus ieguldījumus un naudu sociālā uzņēmuma pakalpojuma vai produkta nodrošināšanai, īstenošanai. Un, protams, ka šī uzskaits kārtošana ir ne tikai nepieciešama šo minēto iemeslu dēļ, bet tā arī ir regulēta, proti tā palīdz arī nepieciešamo dokumentu sagatavošanai valsts iestādēm, piemēram, valsts ieņēmuma dienestam vai ja esat kādas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas dalībnieki. Un kopumā to var darīt arī pats. Tirgus ir gan atvērts un ir tirgu pastāv pakalpojumu sniedzēji, kas palīdzēs veikt finanšu uzskaiti. Neatkarīgi no tā, vai pārvaldīsiet to pati vai algosiet grāmatvedī, ir svarīgi, lai tā finanšu uzskaitas sistēma ir jums pārskatāma. Finanšu uzskaitei tirgū ir pieejams virkne daudz un dažādu pārskatu sistēmu, instrumentu, programmatūru. Un tās ir izstrādātas, lai atvieglotu šo uzskaitas pārvaldību. Un te mūsu ieteikums, pat tad, ja galu galā vedīsiet pati savu finanšu uzskaitas sistēmu, tomēr ir vērts sākotnēji pakonsultēties ar finanšu speciālistiem vai kaut uz brīdi algot grāmatvedī, lai pielāgot un atrast savam uzņēmumam vispiemērotāko pārvaldības instrumentu, finanšu uzskaitas sistēmu. Proti ir gan tildes jumis, standartbook, zalktis, klons 2, pats LV pašnodarbinātiem, ko var izmantot arī sociālajā uzņēmējdarbībā, un virkni citu rīku. Līdz esat atradis un uzskaitat noteiktā sistēmā pēc finansista vai grāmatveža padoma, iesakam glabāt visus finanšu dokumentus, naudas darījumus, bezskaidrs naudas darījumus, algu izmaksas, līgumus, visu, kas skar finanses. Šeit piedāvājam jums arī apmeklēt šajā kvadrāta kodā vid valsts ieņēmuma dienesta materiāls par grāmatvedības organizēšanu, un izmantoja, restīvi, jūs varat veikt savu finanšu uzskaitu arī pati, informāciju par to, kas ir nepieciešams un kā ir jākrāj un jāuzskaita un jāglabā, ir gana daudz, bet vēlreiz algojot, piemēram, grāmatu, tad kaut vai uz sākotnējo posmu, jūs iespējams ietaupīsiet laiku, jo, protams, speciālisti šajā jomā būs jau izgājuši cauri visiem sarakstiem, visām nepieciešamībām un varēs jums ieteikt labāko. Te lūk daži piemēri, kas būtu jāuzskaita un kas būtu jāglabā. Ja? Vispārējā darījuma un kases uzskaits dokumenti, gan skaidrā naudā veiktie darījumi, gan bezskaidrā naudā, banku ieraksti, kas ir, protams, loģiski, kreditoru, debitoru uzskaita, informācija par jebkādiem līgumiem, jo tie visi skars arī finanses, informācija par saņemto naudu, grantu un dotāciju veidā, nodokļu nomaksas un citi nodokļu ieraksti, uzkrājumi, aktīvi, pamatlīdzekļi, izdevumi, darbiniekiem saistītās izmaksas un cita informācija, kas var nebūt tieši finanšu dokumenti, bet informācija par un ap tiem. Un tā otrā tēma – sociālais uzņēmums un budžets. Attiecībā uz budžetu un tieši sociālajiem uzņēmumam ir atsevišķi nianses, kuras mēs te vēlamies uzsvērt.
Proti, sociālajiem uzņēmumiem ir svarīga šī sociālās ietekmes, tā skaitā pozitīvas sociālās ietekmes radīšanas izmaksas, kuras ir jāiekļauj un jāglabā un jāuztur arī savos finanšu pārskatos. Piemēram, ja kas atšķirtu nereti klasisko uzņēmēju no sociālā uzņēmēja, piemēram, peļņas ziedošana vai telpu piešķiršana labdarības organizācijas sanāksmēm. Arī tas rada izmaksas. Jūsu darbiniekam ir kāds jāsagaida, jāievada, jāorganizē telpa. Arī tās ir izmaksas, kuras ir jāuzskaita šī sociālā mērķa īstenošanai, lai pēc tam iespējams dabūtu labākus nosacījumus un skaidrāk, vieglāk atskaitītos, tā skaitā aprēķinātu šī sociālā labuma ekonomisko vērtību. Tāpat, ja sāku minēt pa piemēriem, tātad citi laika, darba, naudas ieguldījumi darbinieku, klientu, partneru apmācībai, ja, vai jebkas cits, kas jums ir, tas risks ir tāds, ka to jūs ieskaitītu darbinieku standarta atalgojumā, bet nereti tie ir papildus laiks, papildus darbi, kas tiek veikti, kas ir arī papildus izmaksas, un šīs izmaksas ir rūpīgi jāuzskaita. Un tā, budžeta veidošana. Budžeta veidošana loģiski seko tam, ko mēs arī iesākām pirmajā nodarbībā, proti par šīm finanšu terminoloģijām un izmaksām, kas ir ienākumi, kas ir izdevumi, kādas ir fiksētās mainīgās izmaksas un, protams, naudas plūsma. Budžetu veido noteiktam periodam, gadam, 3 vai 5, un tas ļauj prognozēt, kā uzņēmums finansiāli izskatās, vai naudas pietiek, cik daudz pakalpojumiem pietiek, kur ir nepieciešams vēl. Proti, aicinām jūs sākt šo budžetēšanu ar naudas plūsmas plānošanu. Esat jau identificējuši savus izmaksu veidus un apjomus, un tagad lieciet tos pa mēnešiem. Nākamajā slaidā parādīsim jau konkrētu piemēru ar tabulu, kur to likt iekšā. Budžeta veidošanai varat izmantot gan jau esošus dažādus rīkus, ko iespējams atrast internetā, bet mēs pat iesakām sākotnējo budžeta plānu veidot parastā jūsu pašu veidotā Excel formātā un sadalīt to pa mēnešiem, un sākotnējā posmā ir ļoti svarīgi, ka jūs rakstat gan plānu, gan faktu. Proti, plānojat uz priekšu, iesakām saplānot gadu, uz priekšu identificējot, kādi ienākumi būs un kādi būs izdevumi, kādi būs mēneša bilances un atlikumi, cik paliek uz nākamo mēnesi, un tad katra mēneša noslēgumā pretim šim plānotajam pierakstīt arī faktiskās izmaksas, faktisko naudas plūsmu, proti ienākumus un izdevumus, lai varētu redzēt, cik ļoti precīzi ir jūsu plānošanas mehānisms, sistēma, domas, nodomi, lai varētu arī labāk, precīzāk plānu veikt uz tālākiem nākamajiem mēnešiem. Te mazliet vēlreiz par šiem finanšu terminiem un kā viņus saredzēt naudas plūsmā jeb budžetā. Proti, sākuma atlikums ir nauda, kas jums ir pieejama gan kontā, gan kasē pirms pirmā mēneša pirmās dienas. Proti, iepriekšējā mēneša pašas pēdējās dienas noslēgumā. Un tas arī ir iepriekšējā mēneša. Beigu atlikums būs nauda, kas ir palikusi kontā, un tā kļūs par nākamā mēneša šo sākuma bilanci, cik jums ir naudas pieejams. Un vēlreiz, šo budžeta izmantošanu reģistrējiet mēneša beigās, atskatoties iepriekšējo mēnesi, slejā fakts, cik faktiski jums ir bijuši ienākumi un izdevumi. Protams, salīdziniet, kā jūs minēju, to ar plānu un skatāties, vai un kāpēc fakts ir tuvu plānam, precīzi, mazāk vai vairāk. Izvērtējot, kāpēc tas ir tāds, varat pielāgot plānu pa konkrētajām pozīcijām uz priekšu nākamajiem mēnešiem. Un praktiskajā uzdevumā piedāvājam jums tādus divus daļas. Otrā daļa būs, ka mēs jūs aicinām veidot savu pašu uzņēmuma budžetu, jeb finanšu plānu, teiksim, 1 gadam, bet, lai patrenētos un labāk operētu ar izdevumu pozīcijām un ienākumu pozīcijām un skaidļiem, aicinam jūs uz šādu praktisko uzdevumu. Proti, sagatavojiet uzņēmumu budžetu, izmantojot jau dotas izmaksas un ienākumus, kas ir, protams, izdomāts tieši šim piemēram. 1. janvārī sākuma bilance, jeb atlikums uz 1. janvāra pašu sākumu, jums ir 150 eiro. Un ir doti ienākumi dažādos mēnešos. Februārī un jūnijā jums ienāks bankas aizdevums. Katru mēnesi no pārdošanas ieņēmumi būs 1000 eiro mēnesī. Tāpat arī jums ir
kā sociālajiem uzņēmumam valsts atbalsts 500 eiro mēnesī, tā būs jūsu ienākuma sadaļa. Te ir tālāk arī doti pa mēnešiem, ja pievērsiet uzmanību īres izdevumu katru mēnesi, apdrošināšana vienreiz gadā februārī, elektrība apmaksa 2 reizes gadā februārī un aprīlī, un citi izdevumi. Sarakstiet pa izdevumiem un tad paskatiet, vai uzņēmums ar šādiem finanšu rādītājiem gadu noslēgs ar peļņu, ar zaudējumiem vai pa nulēm. Izmantojot šo praktisko piemēru, aicinām pēc tam arī tad veidot savu uzņēmumu finanšu plānu. Un īsi par galveno. Par finanšu uzskaiti, neatkarīgi no tā, vai to pārvaldīsiet pati, vai algosiet finanšu vai grāmatvedības speciālisti, ir svarīgi, lai tā ir jums pārskatāma un kārtīga un pārvaldīta, ka jebkurā brīdī var redzēt, kas, kam, par ko, cik un kad. Tirgu ir ļoti daudz dažādu finanšu plānošanas un pārskatu sistēmu, vienlaiks arī ļoti detalizēts norādes no regulējošām iestādēm par to, kas un kā ir jāuzskaita. Aicinām sākotnēji vismaz izmantot grāmatvedības vai finanšu zinātāju ieteikumus un padomus, un tālāk jau tad pārliecināties, ka uzskaita ir pārskatāma. Sociālajiem uzņēmumiem ir īpaši svarīgi ņemt vērā sociālās ietekmes izmaksas, proti jebkas, ko jūs darat, lai saražotu pakalpojumu, tā skaitā, ja palīdzat kādam citam ar tādām lietām, kas sākotnēji varbūt pat kādas izmaksas, ja piemēram aizdot telpu kādam semināram uz 3 stundām, kādas tur izmaksas, nāciet un sēdiet un runājiet, bet nē, tās arī ir izmaksas, kas jums ir jāņem vērā, lai jūs varētu pēc tam labāk atskaitīties arī par savu finanšu un vispār sociālo darbību. Un naudas plūsma, ja budžets ir jāveido vismaz periodam pa gadu, bet ieteicams veidot ilgāk, 3 līdz 5 gadu periodam, lai jums būtu skaidrs, vai ir nepieciešams kādas finanšu vai ekonomiskas vai citas korekcijas, lai varētu pilnvērtīgi īstenot savus sociālās uzņēmējdarbības nodomātos sapņus un pārvērstos, protams, realitātē.